7. noslēpums – Mēnesis kā Zemes māte. Vai tu zini, kas ir planēta Zeme? Vai kāds tā īsti zina, kas ir cilvēce? Un vai mēs zinām, kā īstenībā norisinās cilvēces dzīve uz šīs planētas? Paklausīsimies, kā uz šiem jautājumiem atbild leģenda. Tas mums palīdzēs saprast teiksmu par Zemes dzimšanas noslēpumu. Mūsu dzīvības vilnis pirms uznākšanas uz Zemes bija izgājis neskaitāmus gadsimtus gāru dzīves evolūcijas procesu uz Mēnesi. Bet uz Mēnesi dzīvības vilnis parādījās vienu stadiju agrāk nekā uz Zemes. Tas nozīmē, ka Zemes cilvēce uz Mēnesi bija dzīvnieku valstība. Tas nozīmē, ka mūsu Zemes evolūcijas tagadējā dzīvnieku valstība uz Mēnesi bija augu valstība. Un tieši tāpat arī visas pārējās valstības Mēnesi evolūcijas laikā bija par vienu pakāpi zemākas nekā tās ir tagad Zemes evolūcijā. Kā notika dzīvības viļņa pārēja no Mēnesis uz Zemi? Kad Mēnesis beidza savu dzīvības periodu, kad visas kosmiskās dzīvības pakāpes uz Mēnesi sasniedza augstāko attīstības punktu un bija gatavs pāriet uz augstāko pakāpi un līdz ar to arī citu planētu, tad tika radīts jauns planetārās dzīvības centrs, nākamās planētas Zeme centrs. Ap šo centru sāka veidoties jaunās planētas ugunīgā pasaule, pārceļot to no Mēnesi. Pēc tam Zemē tika nodota smalkā pasaule. Beigās uz jauno planētu pārgāja arī visas Mēnesis blīvās pasaules, ēteriskās gāzveida un šķidrās daļas. Tas notika šādā veidā. Jaunais miglājs, no kura izveidojās Zeme, attīstījās ap centru, kas atradās apmēram tādā pašā attiecībā pret mirušo planētu, kādā pašreiz ir Zemes un Mēnesis centri. Taču esot miglāja stāvoklī, šī matērija savā koncentrēšanās stadijā bija daudz apjomīgāka nekā pašreizējās Zemes blīvā matērija. Tā izplatījās visos virzienos tik tālu, ka iekļāva savos ugunīgajos apkampienos arī veco planētu. Jaunā miglāja temperatūra ievērojami pārsniedz mums zināmās temperatūras. Pateicoties tam, vecās planētas virsma sakarsa līdz tādai pakāpei, ka visas ūdens un visas gaistošās vielas pārgāja gāzveida stāvoklī un tādējādi kļuva pieejamas tā jaunā pievilkšanas centra iedarbībai, kurš izveidojās jaunā miglāja centrā. Tādā veidā vecās planētas gaiss un ūdens tika ievilkti jaunās planētas sastāvā. Lūk, kāpēc Mēnesis savā pašreizējā stāvoklī ir blīva masa bez gaisa, mākoņiem un ūdens, neapdzīvots un nepiemērots nevienas fiziskās būtnes eksistencē. Nodevis visus savus dzīvības radošos pirmsākumus jaunajai planētai, Mēnesis kļuva par mirušu planētu, kuras griešanās kopš mūsu zemeslodes dzimšanas brīža ir gandrīz izbeigusies. Mēnesis sadeva Zemē visu, izņemot savu ķermeni. Pirms Zeme sasniegs savas evolūcijas augstāko pakāpi, tās mātes Mēnesis sabrukšana būs pabeigusies. Matērija, kas to vēl ar vienu satur kopā, pārvērtīsies par meteoru putekļiem. Kad būs izpildīts mūsu planētas Zemes uzdevums, attīstībā esošās dzīvības darbs turpināsies citas planētas nākamajās valstībās. Tajā laikā mūsu planētas uzdevums būs īstenots, un tagadējā Zeme tad kļūs par mirušu planētu, uz kuras dzīvība vairs neattīstīsies. Sakarā šķidrumu un gāžu zaudēšana tās apmērā arī samazināsies, un tad to sev pievilks cita planēta, un Zeme tai sekos kā Mēnesis. Katra attīstībā esošās dzīvības valstība pacelsies par vienu pakāpi. Mūsu tagadējā augu valstība uz nākamās planētas būs tās dzīvnieku valstība, un mūsu dzīvnieku valstība tad sāks dzīvot kā cilvēce, bet mūsu cilvēce pacelsies pārcilvēku līmenī.
Pastāv arī neskaitāmi daudz citu planētu, kuras apdzīvo saprātīgas būtnes, kā Saules sistēmā, tā arī ārpus tās. Arī tām ir blīvā fiziskā pasaule, smalkā pasaule un ugunīgā sfēra. Visu planētu smalkā pasaule pilnīgi atšķiras no mūsu Zemes smalkās pasaules. Tāpat kā starpplanētu izplatījumā nav fizisku sakaru starp Zemi un citām planētām, tā nav arī smalko sakaru starp citu planētu smalko pasauli un mūsu smalko pasauli. To pašu var teikt arī par ugunīgajām pasaulēm. Venērai un Merkūram nav pavadoņu, taču arī šīm planētām tāpat kā Zemē bija vecāki. Abas šīs planētas ir daudz vecākas par Zemi. Venēras evolūcija ir par vienu pakāpi priekšā Zemei. Jāņem vērā, ka tad, kad augstākās temperatūras un spiediena dēļ uz fiziskās planētas vēl nevar būt tāda organisma dzīve, kāda ir uz Zemes, tur tomēr pastāv dažādi nefiziskās evolūcijas veidi, kuri spēja veikt savu darbu planētas smalkajā pasaulē. Tā kā Venēras evolūcija ir par pakāpi priekšā Zemes evolūcijai, un Venēras vidējā cilvēks tuvojas adeptu līmenim, Zemes apdzīvotajām tās pastāvēšanas sākumā. Zemes apdzīvotājiem tās pastāvēšanas sākuma posmā palīgā nāca Venēras adepti, valdoņu, manu, Budas un citu dižo evolūcijas vadoņu personā. Tātad planēta Zeme ir mēnesis auglis un lolojums. Zeme, tā sakot, ir mēnesis iemiesojums. Beigusi savu dzīvības periodu, planēta mēnesis mira, iegāja savā pralejā. Planētas darbojas debesīs tāpat kā cilvēks uz Zemes. Tās rāda sev līdzīgas planētas, noveco un izciest, un tikai to garīgie principi kā to paliek, kas dzīvo pēcnācējos. Planētas ir dzīves būtnes, jo kosmosā katram ātomam dota dzīvība, jeb apziņa, jeb gars. Senajās leģendās Zeme nereti ir salīdzināta ar lielu dzīvnieku, kuram ir sava īpaša dzīvība, tātad sava apziņa jeb gara izpausme. Dzimšanas, augšanas un bojāejas likums kosmosā, sākot ar Sauli un beidzot ar mazu zālē rāpojošu tārpiņu, viss ir viens. Noris nepārtraukts pilnveides darbs ar katru jaunu izpausmi. Taču substance, matērija un spēki ir viena un tā pati. Tā vēsta leģenda par 7. kosmosa noslēpumu, par mūsu planētas rašanos.